Sveiciens visiem! Tad pēc kādām minūtēm, 5, 6, 7, tad arī sāksim. Pagaidīsim vēl visus pārējos. Kādas minūtītes, 4, varbūt to pagaidām visus, tad arī sāksim, ja?
Un tātad sveiki, kas visi kas tikko ir pievienojušies, tātad minūtes 2, un tad arī sākam mūsu webināru. Nu, ko mēs domājam, mēs varam jau sākt. Tā, es ceru, ka mani var gan redzēt, gan arī dzirdēt. Ja tas tā ir, paprasīšu no jums kaut kādu reakciju, un tad varam mēs droši zināt, ka mēs varam sākt. Būtu kāda reakcija, var kaut kādu tekstiņu varat piekstīt ūdu čatiņā, un tad mēs varam droši jau saprast, ka mēs varam sākt kaut ko. Jā, ir. Paldies jums vēl, kas atsaucās. Tā, nu, tātad šīs dienas tēma mums ir Segura, un vēlreiz sveicināti visiem. Prieks, kā ierasts jūs jau redzēt šīs dienas webināra, kas, kā jau ierasts, tas ir ceturtdiena, mūsu kiberdrošības diena. Šodien parunāsim par Seguru, un tātad tēma mums ir aizsardzība pret identitātes uzbrukumiem, un tā ir būtiski ikvienai organizācijai. Ja ir kompromitēti vismaz viena lietotāja piekļuves dati, tad viss uzņēmums var ātri pakļaut riskam, nopludināt gan sensitīvos datus, gan arī kritiskās sistēmas tiks uzlaustas. Varbūt dažādi tie traucējumi, gan arī finansiāli kaut kādi zaudējumi, un arī pats galvenais ir šī reputācijas kaitējums. Un labākais veids, kā no tā viss var izvairīties, tā ir Segura. Par to arī šodien arī pastāstīšu vairāk. Īsumā par sevi mani sauc Edīns, esmu NotBaltic tehnoloģiju konsultants, strādāju no 22. gada, un IT jomā strādāju vairāk par 5 gadiem. Kas mēs esam? Mēs esam NotBaltic, drošības eksperti, kas palīdz izmeklēt uzlaušanas gadījumus, risināt ļaunprātīgo programmatūru problēmas un arī dalīties ikdienas pieredzē, sniedzot šīs drošības konsultācijas. Latvijas tirgu mēs esam vairāk par 5 gadiem, izplatām progresīvus IT drošības risinājumus, kurus jūs arī redzat ekrānā patreiz. Tātad šodien apskatīsim identitātes drošību, kāpēc lietotāja konti ir kļuvuši par galveno uzbrukuma mērķi, reāli problēmu piemēri, kuri rodas vāju paroļu prakses vai arī nepareizas konfigurācijas vai arī pārlieku lielu piekļuves tiesību rezultātā, kādu drošības pasākumu ieviešana palīdz novērst draudus un arī kā Seguras drošības iespējas automatizētai piekļuves kontrolei. Un gribētu atgādināt, ja ir kādi jautājumi, tad droši rakstam čatā un pēc iespējas arī mēģināšu uz tiem arī atbildēt. Ko, tad sāksim. Tātad Segura mums ir pams, un arī šo mēs tad mēģināsim šodien par viņu parunāt. Kas tad ir šī identitāte drošība? Ja? Identitāte tas ir digitālais jeb tā kā pirkstu nospiedumu sistēmā. Mūsdienās uzbrucējiem vairs nav nepieciešams meklēt kaut kādas ļoti sarežģītas ievainojības, bet viņi arī dažkārt to arī dara. Ja viņam izdodas iegūt vismaz vienu lietotāju datus, viņi vienkārši pieslēdzas šai sistēmai. Identitāte ir kļuvusi par galveno uzbrukuma punktu, jo tās dod tiešu piekļuvi infrastruktūrai. Kā jau minēju pašā sākumā, ja vismaz viena identitāte ir kompromitēta uzņēmumā, visa sistēma jau ir kompromitēta un tur
burtiski dažu, varbūt dienu vai mēnešu laikā visas uzņēmumus var aiziet, diemžēl, jau uz ne ļoti labu lietu, tātad būt pilnībā atsegs, un arī pilnībā visi dati tiks pārdoti tīmeklī, un, kā jau ierasts, tiek prasīts kaut kāds izpirkuma nauda, kā ierasts, tā arī kriptovalūta. Kāpēc lietotāju konti ir kļuvuši par šo galveno uzbrukuma mērķi? Tātad identitāte, tas ir jaunais drošības perimetrs, uzbrucēji vairs pēc būtības neuzvalst kaut kādas sistēmas, viņi piesātas pie šīs iekārtas patiešo, un, kā mēs varam redzēt, ir strauši nopudināto identitāšu pieaugums, tie ir gan lietotāji, gan arī servisa konti, API un arī automatizācija. Šī vājā paroļu prakse vai arī atkārtota paroļu izmantošana un pieaugošā arī atkarība no mākoņu vidēm un arī attālinātās piekļuves. Šis mūsdienās uzbrucējiem mēs varam saprast, ka nav vajadzīgas tur meklēt ar rociņu, tā kā skenēt kaut kāda šīs ievainojības. Ja viņi iegūst vismaz vienu lietotāju datus, tātad viņi var piesaisties sistēmai, izmantojot RDP vai kādu citu piesēgumu. Un šīs identitātes, ir kā šis digitālais pirkstu nospiedums, ir kļuvušas par galveno uzbrukuma punktu, jo viņas dod patiešo piekļuvi infrastruktūrai, un tad, kad jau ļaundaris ir iekļuvis sistēmā, viņš viņam principā ir rociņas atvērtas, viņš var darīt visu, ko viņš vēlas, vajupādēt informāciju, vajupādēt kaut kādas malvāres, un viņam pilnībā ir pakļautībā visas sistēmas. Kāda tad ir uzbrukuma realitāte? Lielākā daļa uzbrukuma sākas ar identitāti, nevis kaut kādu tehnisku ievainojamību. Cilvēks, kurš kļūst par nulles punktu, piekļuves punktu, un pēc tam jau uzbrucējs pārvietojas tālāk pa sistēmu. Kā tad uzbrucēji iegūst šo piekļuvi? Tā ir gan pikšķerēšana, kā mēs zinām, kaut kāda paroļu atkārtota izmantošana, arī sesiju nolaupīšana, ar kukiju vajupādēšana, nopudināti dati un arī repozitoriju, arī GitHubam tas arī, teiksim, tā ir šī problēma, un arī vai konfigurētās trešo pušu sistēmas. Tātad kaut kāda firewall nav ļoti labi uzstādīta, un, ja viņiem ir atvērtas rokas, darīt viņi visi, ko viņi vēlas. Apskatīsim arī reālu problēmu piemērus. Tātad bieži sastopams uzbrukums sākas ar nozagtas paroles hašu. Ja parole ir vāja vai arī viegli uzminama, uzbrucēji var uzlauzt šo paroli, izmantojot paroles attiestīšanu vai arī hašu un pārbaudīt, vai tā joprojām darbojas pret vāji aizsargātiem pakalpojumiem, kā jau minēju pirms tam, RDP. Ja akreditācijas dati ir derīgi, uzbrucēji var tos izmantot tieši pārdodot vai arī kaut kādiem piekļuvas brokeriem, vai arī pārdodot tīmeklī, jo mēs zinām, ir arī šī problēma, kā minēta, diezgan bieži Latvijā ir šī iekšnieki, ka viņus uzpērk sociālos tīklos, redz, ka viņi strādā uzņēmumā un piedāvā viņiem diezgan lielas summas, lai viņi nopudina vai nu kaut kādus datus, vai arī kompānijas nosaukumus, vai vienkārši pārdot savu lietotāju kontu. Tad, kad jau ļaundariem ir šī piekļuve, viņi var mēģināt turpināt izpētīt tālāk šo IT vidi mūsu uzņēmumā, lai saprastu, kādas privilēģijas ir mūsu kontam, vai tas ir admina konts vai arī parastais konts. Un nozagtās paroles hash vērtību var diezgan viegli iegūt šīs te sistēmas, var uzvalst, un uzbrucēji mēģina ar šo hashu vai arī brute force, vai arī kaut kādu, nezinu, mūsu paroļu vienkārši pielasīšanu sistēmai tikt iekšā. Redzam dažādas, kādas ir uzbrukuma tehnikas, gan OSINT, tātad publiski pieejamās informācijas vākšana par uzņēmumu vai par cilvēkiem, kā mēs jau ierasti stāstam ar kolēģi Egiju, tātad domājam vienmēr, ko mēs publicējam sociālos tīklos, vai tiešām šī informācija, kas tika publicēta, varētu pēc tam izmantot pret mums, un mēs būtu tā kā par nulles punktu šim iebrukumam. Enumerācija, tātad sistēmu, lietotāju un servisu identificēšana tīklā. Uzbrucējs var tā kā topogrāfiski uzzīmēt šo karti, lai saprastu, kur mūsu sistēmai. Kā jau minēja arī ievainojumu, tātad meklēšana, kaut kādi eksploiti un daudzas citas lietas, kā viņi var izmantot šīs uzbrukuma tehnikas. Un paskatīsimies diezgan reālu piemēru, kā tad uzbrukums notiek. Tātad uzbrucējs atrodas Linux vidē, terminālī tiek atvērta mape, passwordi un tiek izpildīta komanda catstone hash.txt. Šī komanda parāda šī faila saturu, un failā redzam administrātora kontu ar NTML hashu. Tas nozīmē, ka uzbrucējiem jau ir nozagts administrātora paroles hash. Tālāk tiek sagatavota hash cracking komanda.
Un hashcat rīks ir šis paroļu pārbaudes pret paroļu sarakstu. Tātad mēs redzam tālāk parametrs M1000 mums ir, kas tiek izmantots NTLML hasha tips. Lūk, jā, redzam, ka šeit arī notiek izpilde. Un mēģinās arī pēc tam piekonektēties caur RDP ar mūsu tikko lejuplādēto hashu. Jā, redzam, jau izdevies piekonektēties un skatāmies, kas jau tālāk notiek. Lūk, mēs esam iekšā jau datorā, un tagad ar mūsu nozagto hashu mēs principā varam piesakties pie datora un paskatīties, kas notiek tālāk. Esam iekšā sistēmā, esam iekšā lietotājā, un principā mums ir rociņas atvērtas. Un skatāmies, kas mums ir. Mēs esam, mūsu lietotājs ir Matrix. Neo. Skatāmies tālāk, kas var notikt. Tātad lietotājs mums ir iekšā sistēmā. Un skatāmies, kas notiek tālāk. Tātad mēs redzam, ka mums ir uz desktopa ir fails, kā ir, teiksim tā, ne visi to dara, bet ierasti saglabā gan paroles, gan arī kaut kādu svarīgu informāciju uz desktopa, vai tas ir TXT fails, vai tas ir Excelis bez paroles, un principā tālāk mums ir rokas atvērtas, mēs varam mēģināt varbūt arī savu paaugstināt tiesības, un skatāmies, kas mums ir mūsu tīklā. Mums ir administratori konti, un skatāmies, kas arī notiks tālāk. Mums jau ir plādēti instrumenti, lai drusku atvieglot šīs darbības uzlaušanas. Un redzam arī papildus instrumenti, kas tiks tuņi pievienoti reģistrā Windows. Un te arī ir credentials, kā mēs varam visus nomest pēc tam mūsu tālāko izpēti vai arī pārdošanu tīklā. Redzam arī paroles, un principā mums ir rokas jau atvērtas uz visiem pārējiem arī kontiem. Tas, principā, ir tipisks scenārijs jau pēc veiksmīga uzbrukuma. Tātad mums ir visi dabūti credentiali, mēs varam pilnībā piesakties sistēmai un tad jau tālāk vācam informāciju par sistēmām. Šajā posmā uzbrucējs var būt neobligāti administrators, bet jau tam ir diezgan pietiekami piekļuva, lai turpinātu uzbrukumu. Tātad tālākais solis mēs mēģināsim sev būt paaugstināt tiesības un tad jau kļūt par administratoru un turpināt tālāku uzbrukumu, vai nu mēs lejuplādējam failus, vai arī lejuplādējam kaut kādu malvāri, un tā tālāk. Dosimies tālāk, diezgan interesanta pamācība. Tātad, kā uzbrucēji palielina savu piekļuves tiesības, tātad pēc vertikālās eskalācijas no sākuma, ja mums ir piekļuvi tikai parastam kontam, mēs mēģinām savu paaugstināt līdz administratoru kontam. Kad tas ir izdevies, mēs varam mēģināt pārvietoties jau pa sistēmām vai pa uzņēmumu nodaļām, vai arī pa filiāliem, ja tādas ir tātad gan Latvija, gan arī ārvalstis un tā tālāk. Bieži vien izmantot gan Mimikatsi, Bloodhoundi un daudz citi instrumenti. Tātad, kādi ir galvenie riski organizācijās? Organizācijas bieži vien fokusējas tieši uz šo ārējo aizsardzību, bet iekšējā piekļuve paliek nepietiekami kontrolēta. Kāpēc šī uzbrukuma rodas? Tātad ir vāja šī paroļu higiēna, ka vismaz mēs pēc iespējas biežāk, vismaz varbūt reizi mēnesī mainam šo paroli, vai jau var biežāk, tad vēl labāk. Ir kaut kādi nepārvaldītie servisa konti, kaut kādas nepareizas konfigurācijas.
nav caurredzamības par visu piekļuvi un trūkst iekšējās kontroles par kustību. Tātad mums ir kaut kādi konti, ar kuriem mēs varam tālāk izpildīt kaut kādas programmas un kaut kādas komandrīnas. Kāda drošības pasākuma palīdz šo visu minimizēt? Tātad multifaktors pilnībā visur, kur ir iespējams, un pēc noklusējuma likt pašas zemākās tiesības visiem jaunākajiem kontiem, lai nebūtu tā, ka mums gan grāmatvedim vai kaut kādam tur parastam darbiniekam jau ir admina konts pēc noklusējuma. Ir arī just-in-time piekļuve un regulāri šī paroļu rotācija, tātad servisu kontu pārvaldība un piekļuves uzraudzība un arī audits, kad piesaidzās kas un ko viņš tad darīja šīs sesijas laikā. Un pats galvenais ir Zero Trust pieeja sistēmai, pēc kā arī būtībā Segura ir balstīta. Identitāšu drošības pieeja. Tātad mūsdienās pieeja vairs nav tikai paroļu glabāšana, tā ir pilnīga identitāšu pārvaldība. Identitātes ir kā centrālais drošības elements cilvēku, ne tikai cilvēku, bet arī kaut kādu komandu vai arī trešo pušu pieslēgumu pārvaldība, automatizētas piekļuves kontrole un pilns identitātes dzīves cikls no identitātes izveidošanas laika līdz tās arī, tā dzēšanai. Tātad, ko nodrošina Segura? Automātiska identitāte un kontu atklāšana ar Discovery moduli, paroļu rotācija un pārvaldība. Tāpat mēs varam arī padalīties ar kaut kādu paroļu lietotāju tieši Seguras iekšienē. Ir arī šīs drošās atjaunotās sesijas, gan arī ne tikai uzņēmumu iekšienē, bet arī ārpakalpojums. Piemēram, ir arī pieejams kā bez VPN iespēja, ir modulis arī Segurai. Endpoint privilege management un integrācija ar mākoņvidiem, arī API un auditēšana, arī aktivitāšu uzraudzība. Lūk, redzam šis Discovery modulis, kas ir Segurā. Mēs varam atklāt pilnībā visus kontus, ir arī kaut kādas iekārtas, viss tas tika redzēts, un uzreiz mēs varam redzēt kaut kādu lietotāju vai kaut kādas kredeņus, esam aizmirsuši, bet viņi joprojām ir piekļuva mūsu sistēmai, kas ir diezgan kritisks punkts uzbrukuma pašā sākumā. Ko tas nozīmē ikdienas praksē? Svarīgākais ir šī kontrole un redzamība, zināt, kas notiek jūsu infrastruktūrā. Tātad pilnīga sesija kontrole, Segura ir pieejama gan video, gan arī teksta transkripcija, un nav nepieciešams dalīties, ar lapiņām vai arī šiem tekstiem failiem. To visu var darīt šīs programmas iekšienē. Automātiska piekļuves piešķiršana un arī noņemšana. Tātad ir speciāls loks, laika loks, kurā mēs varam iet iekšā, izdarīt savas darbības un arī pēc tam beigt. Šīs darbības ir tikai uz konkrētu laiku. Tātad redzamība par visām aktivitātēm un samazināts uzbrukuma briesmas laukums. Tāpēc mūsdienās identitātes drošībai un piekļuves matrica ir diezgan svarīga. Tātad ir šī identitātes piekļuves pārbaudība. Mēs samazinām gan arī kiberuzbrukumus, gan arī izpildām gan GDPR, gan arī NIS2 prasības un daudz, kas cits arī tiks aptverts. Tā ir Seguras 360 grādu privilēģiju platforma, tā ir pilnīga modulāra ekosistēma, kas tiek izstrādāta, lai kontrolētu un nodrošinātu visu privilēģēto piekļuvi. Tātad, ja mums nav autorizēta konta, mēs nekur tālāk nevarēsim tikt, un Segura visu šo apseko. Tās centrā ir 360 PAM, tātad, kas ir savienots ar speciālu moduļu kopumu. Pats galvenais, uz kā visa balstīta ir Segura, ir tad PAMs, un visi pārējie moduļi tātad ieiet klāt. Gan arī domum, tas te bez VPN piekļuvi trešajām pusēm, un arī mākoņu pakalpojumu un daudz kas cits. Ar Seguru mēs iegūstam ātru, vienkāršu un drošu šo apsekošanu. Viss, kas organizācijas nepieciešams, lai ieviestu stingru kiberhigiēnu, ir mazākas privilēģijas pēc iespējām, un arī privileģēto sesiju uzraudzību un reaģēšanu uz pašiem incidentiem. Tieši tas, kas ir nepieciešams saskaņā ar NIS2. Nākamajos slaidos iepazīstināšu ar to, kādi ir šie moduļi, gan dažādi, drusku pamēģinās viņus arī apskatīt. Tātad ir šis te PAMs, kurš visai ir pamatā, un
Ja ir kaut kāda problēma, kas, piemēram, ir šī privileģēto kontu kaut kādas pilnvaras trūkums vai arī neapsekošana, viņa, teiksim tā, ļauj šiem uzbrucējiem veikt savas darbības vai kompānijas iekšienē. Un šī problēma diezgan viegli ir izsnāma. Tātad ir konts, kas tiek apsekots, viņam ir konkrēts laiks, kad viņš var iet iekšā, vai arī bez šīs atļautās piekļuves viņš nekur tālāk nevarēs tikt. Tāpat arī Segurā ir iekšā izstrādāts mākslīgais intelekts, ja pat ar šiem credentialiem, kas mums ir admini, mēs padalāmies, Segura saprot, ka tas ir pavisam cits cilvēks, izmantojot šos te taustiņus, kā viņus spiež, un saprot, ka ir atšķirība no Pētera un Jāņa, kā viņi veic savu darbu ikdienā. Privilēģiju paaugstināšana, izmantošana, pārvaldība, tātad pēc noklusējuma, kā minēju, Segura dot jebkuram jaunam lietotājam pašas minimālās tiesības, neadmina. Pēc vajadzības lietotājs var pieteikt šo privilēģiju paaugstināšanu, un mēs ejam iekšā mūsu konsolē un vienkārši paaugstinām privilēģijas, ja tādas ir vajadzīgas, un tad pēc sesijas beigām šīs privilēģijas atgriežas savās nulles punktā, tātad parasts lietotājs, nevis admins. Un, kā minēju, trešo pušu attālinātā piekļuve, tātad nav nepieciešams kaut kāds VPN un RDP, viss var nodrošināt Seguras domu modulis, un tātad ir līdz šim brīdim, kā mēs minējām, pirms tam ir šīs nulles uzticības punkts, tātad Zero Trust piekļuve uzņēmumam bez nepieciešamības izmantot šo VPN. Lietotāju uzvedības analīze, kā minēja mākslīgais intelekts, palīdz visu šo apsekot. Mēs redzam, kas notiek sistēmā, kādas darbības tiek izpildītas, kādas komandas un kas tiek darīts sesijas laikā. Un mēs jebkurā brīdī varam pieslēgties klāt pie sesijas. Ja mēs redzam, ka notiek kādas aizdomīgas darbības, mēs varam šo sesiju vienkārši veikt. Ja ir kādi jautājumi, varam droši viņus apspriest, jo tas no manas puses pēc būtības būtu viss. Ja jautājumu tomēr nav, tad liels paldies un līdz tikšanās reizē nākamreiz.